Sapnis bija mācīties Latvijas Mākslas akadēmijā un domājot par to, kādā nodaļā stāties. Uzmanību pievērsa tieši vitrāžas un tieši tā krāsu spēle uz sienām. Stikls kaut kā manā dzīvē ienāk, turpina ienāk kā tāds piedzīvojums, jā, un es to arī uztveru kā piedzīvojumu, arī vadot savu maģistra darbu uz Prāgu, uz Lebenskī balvu. Tas arī man bija tikai piedzīvojums, un nekādā ziņā es nebiju domājusi, ka es dabūšu pirmo vietu, kas bija pilnīgi šoks. Bet, stikls ir piedzīvojums, kuru, kad arī saņemot šo uzaicinājumu piedalīties stikla sajūtās, es piekritu, jo to uztvēru arī kā piedzīvojumu stiklā. Materialitāte, stikls ir gan dizains, gan arī otra tā stikla puse, kas ir, ka viņš ir, neskatoties to, ka viņš ir trausls un viņš ir arī spēcīgs, ar viņu var sagriezties, viņš ir asiņains, ja tu nepareizi pieskarsies, arī mācību procesā tur vienmēr ir sagriezti pirksti. Un līdz ar to arī tie mani darbi bija diezgan personiski un par tādām tēmām diezgan sāpīgām, kuras ir arī asiņojošas. Un šobrīd arī novērojams, ka Mākslas akadēmijā arī caur citām nodaļām stikls parādās iekšā tieši dēļ tā materialitātes, materiāla šīs divējādības, ka viņš ir gan kā aizsargā logus gan pret vēju un negaismu mūs aizsargā, gan arī viņš ir trausls un var sagriezties. Kaut kā ir ļoti, ļoti daudz tās iespējas, kuras vēl nav apgūtas, kuras vēl mēs nezinām, ko tik no stikla nevar uztaisīt. Tā kā arī tā programma akadēmijā, viņa neietver absolūti, tā kā visas iespējas, tās iespējas ir ierobežotas, bet neskatoties uz to, viss ļoti brīnišķīgi notiek stikla mākslas pasaulē, Latvijā arī. Strādājot ar karsto stiklu, tas vienmēr ir kaut kā tā sajūtas kā pirms dzemdībām, ka tu ir nenormālīgs stress un nezini, kā tas process notiks, tu no malas vēro un gaidi to brīnumu, un vienmēr tas viss beidzas ar prieka sajūtu. Piedaloties šajā projektā, kad ir jautājums par līvāniem, tad tā ir viennozīmīgi medūza un Arktikas sērija un Vēsmas sērija, kura ir no bērnības palikusi galvā kā vāze, kas stāv sekcijā vai uz galda ar ziediem. Līvāni, tad tā ir medūza. Iedvesmojas arī no tās pašas jau pieminētās medūzas un Vēsmas sērijas. Tikai gribējās citu krāsu un attālināties no tā stikla caurspīdīguma uz papīram līdzīgu to sajūtu. Bet vienalga stikls jau paliek stikls, tur tā baltā krāsa. Un otrs savukārt, otrs tās vāzes tieši gribējās klasisku formu, kurai tikai mazliet kaut ko pieliekot klāt, tā kā rada pavisam citu darbu, lai gan tieši tā forma ir visizplatītākā visur, tā kā redzētu, un ejošā forma. Komunikācija ar stikla meistaru, tā kā nododot to savu ideju. Es nezinu, var teikt, ka tur bieži vien ir jāpaļaujās kaut kādu telepātiju, ka tas notiks kaut kā vienkārši ar acu skatienu vai ar žestiem. Man ir bijusi pieredze, kad man galīgi nesaprotīja pūtēji. Tas bija Paņavežos. Otro reizi Paņavežos jau gāja jau labāk, bet ar Aleksandru ir strādājot diezgan labi. Viņš tā kā uztver, ko tu gribi, ko vēlies, un tā kā tiek
apspriestas tās savas idejas, un arī tur nevar sanākt tev perfekti kā skicē. Lai sanāktu perfekti, tur nepietiek ar vienu. Tur vajag vismaz 10 uztaisīt, un tā 10 tā varbūt būs. Un cik precīzi tu pats vari pastāstīt, tik precīzi arī izpildījis. Jā, bet ja tur tā pats tu tausties, tad meistaram arī ļoti grūti uztvert, ko tu tur tausties. Vienalga, tā kā jā, tas ir tas stikla piedzīvojums, kurā sākumā liekas ārprāts, kāpēc. Bet pēc tam, kad paiet šis te nervozais gaidīšanas process un viss tava vāze tiek ielikta krāsnī dzesēties, tad ir prieks. Tad paliek pār tikai prieks un viss tas pārējais aizmirstās process. Tā mana stikla sajūta. Tās šķautnes krāsainums, tā varavīksne. Tad momenti, kuri nav uzreiz ieraugāmi, kuri parādās tikai tad, kad tu vēro viņu ilgstošāk. Jā, un tad varbūt arī no tām pašām kristāla lāsītēm, kuras bija kaut kad populāras, visu kaut kur karināt, un kā arī tā kā veidojas tie krāsainie zaķīši uz sienām, un arī tāpat tās bērnībā jau tie zaķīši uz sienām no stikla radītie. Jā, tā padomā, tad stikla klātbūtne mūsdienās jau ir diezgan izteikta. Un tā divējādā daba, gan tā aizsargājošā, gan bīstamā. Jā, man tieši piesaista stiklam šīs te viņa īpašības, un tieši tā bīstamā puse arī. Jo caur viņu tā kā visizteiktāk var runāt par tādām tēmām, par kurām parasti māca sabiedrībā nerunāt. Par tādām, jā, stigmatizētām tēmām. Un par to pašu depresiju, par ko jau sāk runāt arvien vairāk. Un pēc tā posma un visa, kas notiek pasaulē. Un, jā, stikls paliek kā ļoti spēcīgs izteiksmes līdzeklis. Studiju laikā bija tā, ja liekot krāsnī kādas formas vai ko sagriežās tajā procesā, tad tas bija kā tāds ziedojums, lai sanāktu. Un, jā. Citiem tā nebija.